Ja Kristaps un Mareks gatavo vakariņas, tās ēdīs tikai izredzētie. Nē, šitā mēs ēdam 5 cilvēki. Nē, mēs ēdam nopietni. Kur tu biji ātrāk rindā, kad mēs taisījām? Tev ir kaut kas pret mani vai kas? Taču nē, taču kas pret tevi? Nu labi, kaut ko jau izdomāsim, pieliksim, tur pofīgi. Varbūt pat vajag 12 olas. Pārējie 2 arī līdās būs. Karoči ēdīs pirmie, kas paspēs. Bet dažādu palīgdarbu veikšanai Anna tomēr ir gana laba. Vajag sīpolu, Anna nomizo sīpolu. Pokars glāzīši vispār. 2 sīpols. Viena ir. 2 sīpols Anna nomizo. Un kartupeļus. 2 sīpols, jā. Anna ātrāk. Ko gribi no manis? Pasaki, lūdzu. Un Anna. Ko? Karoči tā. Sēdēs šeit spodi. Vajag ķiplot. Es ar tevi nerunāju. Vienkārši man nepatīk, kad ar mani tā runā. Ne? Es tev vienkārši pasaku nomizo sīpolu. Būs jau labi. Pīzdiet. Jā! Tā nāza sirdī. Kam tu griezos sīpols? Nu labi griez. Tikai tavai viss kārtībā. Viss kārtībā, piedod. Es esmu stulbs. Un tā, vārds pa vārdam. Es vienkārši tevi vienu reizi nogalināšu. Karoči nevajag vēl olu likt, vajag vēl līdz sīpols apsapās. Tas nav labi. Anna, viss kārtībā. Anna. Te voy a matar! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ya estás? ¿Sabes dónde? Anna! Que te voy a matar! Anna! Ej, tu nost, man godīgi bēls palika. Man likās uzlikt kādu vudūdu. Labi. Nevajag vairāk sīpols griezt. Nevajag, jā? Redzi, tev pasaka, Kristaps uzreiz paklaus. Protams. Nu, un ko tu Tāpēc, ka viņš normāli runā ar mani. Ne, vienkārši tu slimi man uztver. Es jau arī normāli tev runāju. Tev kā liekas? Ko Nē, tu nē, darīt nē. ar šito? Nu, met Ak, Dievs, tu vari nomierināties vienu reizi. Kāpēc tev viss nepatīk, ko es daru? Nē, es jau saku, met klāt tos sīpols tagad. Vienmēr. Es nepiesienu, es saku, met viņu sevi klāt. Kaut kas nav kārtībā. Man nav patīk iet. Nē. Lai pacapās tie sīpoli. Un tikai tad, kad Okartas akadēmijā nociest gaisma, Marekam un Annai ir pavisam cita runa. Dēļ šī vēl